Maksimāli pretīgs laiks līst. +4 grādi. Rīga izskatās tik neglīti. Challenge accepted! Un šodien man plānā skriet ar vienu dāmu, kuru šķiet neviens no mums nav redzējis noskumušu, bez enerģijas, negribošu darīt vai negatavu kādam piedzīvojumam. Pārbaudīsim, vai viņu šāds laikapstākļus ietekmē vai neietekmē. Labdien, dāmas un kungi! Paskaties, ir smuka, man vienkārši pilnīgi prostās kaut kur. Es tik vēl visur krāsas parādā. Es jūs visus mīlu, paldies, ka esat. Es gribēju paņemt ukulēlu un aizmirst. Vajadzēja, braucam pakaļ. Katrīna Dimanta. Kas tev tur uzkarināts? Par ko tu runā? Jā, tu esi. Māderīts neskrien ātri. Jā, ļoti labi, mēs skriesim lēnām. Vai ir dziesma iesākam? Kāpēc es taisu kardio zālē, lai es varētu mēģināt koncertos skraidīt, lēkāt un dziedāt. Kā tu raksturotu to Katrīna Dimanta un kustību un sports? Vispār šajā gadā es esmu tāds malcīts. Šajā gadā 167. trendiņš. Wow, tu esi saskaitījusi visus treniņus. Jā, tāpēc, kad... Vajag! Tas es viņu palīdzēju. Pabeidzot 25. gadu. Skaties, es... Cik forši! Laba! Ak, Dievs, cik forši! Pasties, es dabūju sunīti. Ak, Dievs, pagaid! Nāci! Tiek mēs skrienam pa uzvaras parku. Es dabūju Tad nav kungs. Un Katrīna ir sunīti. Man iedeva sunīti. Paldies! Tādi brīnumi, paldies jums! Šitādi brīnumi var notikt tikai ar tevi. Jā, tā ir regulāri. Ar mani arī vispār kopā šis ir bīstami. Man liekas, ka mēs esam labi sadarība. Katrīna, mēs aizriesim līdz galam. Jums arī priecīgs svētku! Kā var nesmaidīt? Pagājušo gadu pabeidzot, es izlēmu, man svarīgi sportzāle, ka es gribu uztaisīt 100 treniņus gadā. Okay. Bet tas apakšmērķis man bija 4 treniņi nedēļā. Un tagad viss ar ko ar kariem visu sanāca, tās 4 reizes nedēļā. Bet tagad, kā kur nedēļa, bet šonadēļ šis ir 4. Jā. Abrīnojami. Tu teici, ka sporta zāles vēl svarīgi un sports vēl svarīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka man tas ļoti palīdz mentālajiem stāvoklim. Es sāku to nodarboties vispār 19. gadā. Nav tik sen. Ir zolīgi. Un es zinu, ka vienīgais, par ko es dzīvē bišķi šūmējos uz sevi, ir, ka es tik vēl sāku sporta zālē. Ak, cilvēku mīļais, tu esi jauna sieviete, tu sporto jau 6 gadus. Un tu šūmējies par kaut ko. Jā, ka es jau ātrāk to māku un varu un gribu. Kāpēc to dari? Es esmu stipra. Šorīt arī biju pie krustbērniem. Es visu tur vingriņu cilāju, ar viņiem skvats taisu, iesildos. Vienkārši tā kā, un viņi tik priecīgi. Un māsīca ir tāds bērni pēc tam raud un prasa, lai mamma dara. Viņa, es nevaru! Jums jāsot atpakaļ, Katrīna. Tu daudz ceļo. Kā ir ar sportu tur? Ir daudz grūtāk, bet visgrūtākais ir uzturs. Johaidīgi aizbrauc uz Ameriku. Pilnīgi cita tur. Ēšana, viss ir cits. Jo man ir tā, es esmu pieradusi pie savas sportzāles. Jā. Man ir rutīna. Es daru konkrētas lietas. Un tad nonāk jaunā zālē. Man ir tāds, kas man te jādara? Bet es meklēju risinājumus. Tagad es nezinu, kā būs Austrālijā, jo mēs visu laiku mainīsim lokācijas. Un mēs dzīvojam pie cilvēkiem. Un es varētu, iet skriet. Īstenībā skriešana palīdz noturēt to svaru, kardio. Bet nenormāli karsts Austrālijā. Es nevaru skriet +40 grādos. Neviens nevar normāls cilvēks. Es negribu to darīt, es nevaru. Tev jāatcerās. Man nav tāds, kā, protams, man gribās, ka ir miega stundas, bet man nav tāds, nē, es tikai 12 celšos. Es varu celties 6, es varu celties 9. Ko tu nevari, Katrīna? Bet teikšu, pamodināt mirušos. Tas ir skaidrs. Kaut gan, ja kāds spēj, tad tā varētu būt tu. Bet nevajag. Ko es nevaru? Jā. Labs jautājums. Ēst zivis. Ok, tu negaršo? Es ēdu citreiz, ka man organisms pieprasa, es ēdu. Un tad es tur nopērku
lasi, un es viņu pagatavoju savā veidā, un es viņu varu ēst. Nu, es tādā sazobē ar savu ķermeni jūti, ok, man, piemēram, vajag atpūtu, vai man vajag zīves, kā tu jūti, ka tev fucking vajag zīves, atvainojiet par vārdu fucking. Ja ieveiklā es redzu, ka es viņu skatos, man viņu vajag. Okay. Nu, tas nozīmē, ka organisms to grib. Nu, par cik tu ļoti daudz dari, tad tu arī čeko, lai tam ķermenim ir... Es mēģinu, es vāc tās miegs, un es mēģinu gulēt, bet, protams, ir laika, kad ir nenormāls stress. Tu aizmirsti gan par ēšanu, gan par gulēšanu. Piemēram, Viesmasvētkus organizēt, pēkšņi saprot, ka neesi normāli gulējis kaut kāds 2 nedēļas. Bet, lai izbaudītu to, ko tu esi uztaisījis vai sastrādājis, tev vajag miegu, un tad tu viņu vāc pa minūtēm. Man Amerikas tūras laikā, 24. gada septembrī es biju tūrē pa Ameriku. Viņi zināja, es teicu, man svarīgi ik pa laikam mums ir sporta zāle. Es teicu, man vienkārši ir svarīgi. Es gribu ēst normāli. 3. bija, man vajag miegu. Un tad tu nonāc realitātē, kur tev visu laiku ir koncerts, tiekāp mašīnā, aizbrauc mājām, 4 no rīta cēlies, brauc uz lidostu, lidos nākamo pilsētu, izkāp ārā, iekāp mašīnā, aizbrauc koncertu vietu, uztais programmu, aiziet paguldi iendus 15 minūtes. Es sāku gulēt visur, visu laiku. Man bija tā kā tāds shutdown, puk! Bet tad sanāk, ka tie organizatori tev apčukarē reāli. Nu, nē, mēs jau tur paši visi kopā. Pateic pārāk daudz jā atkal. Varbūt, bet, jārēķinās. Mēs ļoti īsā laikā ļoti daudz lietas iespiedām. Mēs visi izdarījām ļoti labi, bet miegs bija. Es atbraucu tik noguruši mājās. Man likās, es gribu atpūt. Nedaudz par skolas laiku un par sportu. Un par taviem kaut kādiem sporta skolotājiem. Kādas atmiņas tev par to viss ir? Nē, nav tās labākās. Nevis tev tika iemācīts, ka sports ir baigi foršā lieta, daļa no tavas dzīves te vajadzētu būt. Bet tas ir kaut kāds priekšmets skolā, kur tev ir jāatbilst kaut kādam standartam. Pieņemsim, ja tu nevari tur pievilkties 10 reizes, tad tu dabūni, nezinu, cik tu vari pievilkties, cik tu dabūni. Tu nevari pievilkties, tad tev ir 2 nieks. Jā. Vai godīgi. Un tad tev patiešām gribas... Un tas no nav skolotāja īstenībā vaina, tā ir programmas vaina, ka tev neliek iemīlēt to sporta programmu. Es teiktu daļēji, jo es esmu gada nogalē tādās ļoti emocionālās pārdomās par dzīvi un, zin kā, visas eglītes un visi koncerti. Es vienkārši redzu, ko, vai arī kāds ir bērns, tas pats bērns ar skolotāju, kuram viņš neinteresē un kuram neinteresē tas, ko viņš dara, un kāds ir tas pats bērns ar skolotāju, kuram interesē, kuram primāri interesē īstenībā viņš pats un viņa laime, un tad tas var būt bērns. Bet baigi grūti vainot tos pedagogus, jo mums viņi trūkst. Es arī nevainoju, vienkārši es aicinu katru cilvēku darīt to, ko viņi gribas darīt. Tas ir tas mans aicināts. Bet labi, saka, Madara, liekot man skriet. Nē, es jūtu. Par to enerģiju tevējo. Tāds ir bijis vienmēr? Tu kā tu tam citam petardi esi bijis vienmēr! Es domāju, ka jā, es nezinu. Tu neatceries tā bērnībā. Bet tu neatceries, ka tu... Es baigi daudz apvainojuši. Apvainojies? Es vispār arī. Es tagad mēģinu 5. Ok. Jūs esat 7? Ko? Pats zināja, ka es esmu 4. Wow! Nu tad kaut kādu lūdzu bērnības atmiņu pastāst. Tagad Ziemassvētku laiks. Pēm kur pacēl? Uz kārtībā. Kā mēs 7 bērni, 90. 2000. Ne jau visu laiku bija krīze valstī, viss nav naudas dāvanām. Bet manā ģimenē uz Ziemassvētkiem pilnīgi katrs bērns zināja, vismaz 3 patiņas. Zināja savus, zināja visus brāļu māsu. Vecāki ļoti pie tā strādāja, lai vispār vienkārši atmiņa attīstītos. Un tad esot bijuši viens Ziemassvētki, kur zini, no Anglijas ir tāda lilā konfekšu kaste. Ar visādiem daudz dažādiem. Jā. Un kāds bija atsūtījis, jo bija misija pakāpieni, Jā. kur tu uzrakstīji vēstuli, tu tev kaut ko tur atsūtīji. Un cilvēki gribēja atbalstīt daudz bērnu ģimeni. Bija atsūtīta viena tā kaste, un viņa palikusi uz tiem svētkiem. Un mēs katrs skaitījām tādu azartu to dzeju, lai dabūtu to vienu konču. Un tā uz riņķi. Jo tur jau daudz tās končas, bet zin kā. Un man liekas, tas ir vairāk tiešām par kopā būšanu un sirsnību nekā... Ak, Dievs, cik forša atmiņu, paldies, ka tu padalījies. Bet man tev jāpastāst, kur mēs esam atskrējuši. Jā, lūdzu. Šis ir ārkārtīs parks. Bet šeit tāpa ļoti daudzi tādi īsti video, kad es biju Supernovā 20. gadā.
Tad mēs ar droniem filmējām nenormāli stilīgs videkļus. Nenormāli augstārā, es tur, protams, plika, kā jau klasika. Mūziķis pliks, pārējie ziemas jakās. Un mēs šīdien nenormāli daudz kaut ko safilmējām. Īstenībā tā bija ritīgi jautra diena. Tas bija supernovā, ka nebija paredzēts, ka es vispār tur... Mēs pieteicāmies, jo bija laba dziesma. Iztulkojam angliski, vienkārši pieteicām. Un tikām un aizgājām uz otro vietu. Un nevis vienkārši uz otro, bet tas gandrīz uzvaru. Un pēc tam Covid atnāca un bum. Ko sports tev iedod tādu, kur tu citur tā kā nevar dabūt? Tas ir laiks man ar savām smadzenēm. Pasēdēt. Madara, pirms mēs tikāmies, es aizgāju sporta zāli, iesildījos un tad veiceliņa 5 km, lai pārbaudītu, vai es vispār varu. Mēs to visu ļoti novērtējam. Un varu. Man parasti tā, man nepatīk tie pirmie 2. Tad laikam vienalga. Jā, tā ir. Un zini, kas ir kaifīgi? Vakar es skrēju, kamēr dēlam ir futbols. Ir kaifīgi, ka tu skrien, jā. Jā, ir kaifīgi, ka tu skrien. Nenormāli. Man tas laiks ierobežots, kamēr viņam tas futbols. Man bija 6 ar kapējām un tad es jūtu, ka batu tagad sākas kaifs. Kurpes iet. Katrai tur meitenei visādos dzīves un sievietei posmos dažādas attiecības ar savu ķermeni un vizuālo izskatu. Kādas tev attiecības ar savu ķermeni? Tieši šobrīd es mierā. Pirms mēneša nebija mierā, nepatika. Bet tāpēc es zāli formēju, mēģinu mainīt. Man gan vairāk jāsaka, man nepatīk tas skaitlis uz svariem. Ne tik ļoti, cik kaut kāds vizuālais. Man patīk, kā es izskatos. Paskaties, tas ļoti skaistā. Redzi, cik tu esi skaista. Es neskatīšos. Tas ļoti skaista. Paldies. Tas bija smukākais skats uz Vecrīgu. Kur? Šitien? Jā, tad nebija biblioteka. Vispār labāks. Sliedes vienmēr ir uzrunājošas arī, ja viņas kaut kur vada. Ir tā, kāpēc var sākt sportot, jo es biju ļoti apvēlsies pēc visas tās ārzemnieku Eirovīzijas. Pieņēmu uz svarā. Kā Eirovīzijā var pieņemties svarā? Tu taču uztraucies un droši vien neveselīgs. Stop, meklējam tālāk. Tas nozīmē katru reizi, kad kāds cilvēks uzraksta ļaunu komentāru, es viņu izlasu. Un ko tā resnā Latvija tur dara? Es sāku par to kļūt. Katrīn, tu lasi tos komentārus? Jā, es jau sen ne. Tas jau nav saistīts tu kā cilvēks, bet loģiski es gribu to darīt. Tu netīšām to dari. Un tad es visus viņus lasīju. Es biju dziļi nelaimīga, visas tās situācijas, kas mums bija grupas iekšienē, bija liels pārnodarījums, psiholoģisks traumas, manipulācijas un viss tas. Es jūtos, ka tas sliktākais cilvēks pasaulē. Tas viss rezultējās tajā, ka es vairs negribu būt skatos, apēdu visas emocijas, palika ļoti liela. Un tad vienu laiku, īstenībā ļoti cikliski, jo 2017. gadā es biju Austrālijā, un tur, man liekas, bija tas pilnbriest, cik liela bija. Un tagad es braucu apakaļ, jūtoties pilnīgi cits cilvēks. Kas baigi forši. Jā, ļoti un tad tajā 17. es pastījos, man nepatika neviena bilde, neviens foto, neviens video. Un tas domāju, vai es to varu mainīt, cik man ir gadi. Un es pieteicos internetā kaut kādam ēdienas, kaut kādam kontam, nopirku dalību. Un domāju, es pamēģināšu. Un es pamēģināju un sapratu, ka strādā. Un sapratu, ka uzturs ir jāmaina. Un tur bija tāda noteikuma, ka ir 7 dienas nedēļā, no kurām katru dienu tev ir 40 minūtes, 30 kaut kas jādara kustībā. Tā kā tu biji vingrojumi ar YouTube, nezinu. Jā. Un es tos tiešām darīju, un tu drīkst vienu dienu nedēļā tu vari izlaist. Un tad es tā to sāku, un es sapratu... No kustības vienu dienu nedēļā? Jā. Bet no ēdienas jāda pareizi uztur. Un es sapratu, cik mēnešu laikā es ļoti nometu jau 11 kilogramus. Vienkārši tāpēc, kad... Un sāka formēties pilnīgi savādāk ķermenis. Nebija 11, bija kaut kāda 8. Jā, tas jau nav bet tas ir daudz, jā. Bet rēķini no 112. Un es domāju, šis es redzu rezultātu, tāpēc, ka viņi lika tev uztaisīt bildi pirms. Un pēc tā mēneša. Jā. Un es redzēju, ka tam ir jēga un sapratu, tad man vajag kustību dzīvē. Man visu laiku dzīvē bija viens draugs, kurš teica, ejam kopā uz sporta zāli. Es laiku, jā, kur es tur iešu. Tad es domāju, viņš saka, es samaksāšu par tev. Es domāju, labi. Ak, Dievs, cik foršs draugs! Un es viņam pateicu, labi, es nākšu tev. Es aizgāju to pirmo treniņu. Privās treneris ir Gints.
Goldmans. Un es atceros, man likās, ak, Dievs, visas man skatās. Es neko nevaru. Jā, neviena neinteresē, ko dari. Piemēram, es tagad skatos zāles cilvēkiem, man ir tāds, vai krūti, malacis. Vai es redzu, ka dari nepareizi vingrinājumu. Tas piegājis un pateiks, hei, man treneris mācīja šādi. Izstāst, ka tev ir grūti, pamēģini tā. Un pēc tam cilvēks pēc 3 nedēļām piedākuši, tā kā tev bija taisnība. Kad es zinu, es tiešām priecājos par cilvēkiem, kas iet sporto. Lieliski vajag to darīt. Vajag sevi atrast un viss. Tas tiešām labi. Ļoti vērtīgas lietas, Katrīna. Nu jā, un tad es sāku sportot un arvien vairāk mesties nost, bet ļoti veselīgā veidā. Un tā es nonācu līdz kaut kādam punktam, kur jau bija mazs svars un man ļoti nepatika, kā es izstījos. Man visu laiku bija augsti. Un man bija tāds, kāpēc, kas tā sajūt, kāpēc man visu laiku salst. Bet no 75 kg šausmīgi. Man pamaz tas ir. Tagad man nākā liekas bišķi pa daudz, cik es gribētu. Tas ir, es aizmirstu, ka muskuļi baigi daudz svar. Un man ir diezgan sakačāts viss kaut kas. Un man zina, ka es vēl gribēju iesāc mazliet pašmērķis. Vai gribējās smukas rokas, ka ir īsti krekliņi. No visām rokām. Un tāds un tas tika aiziet. Bet šitie peļvēdriņi bija grūtākā lieta, kuru dabūt vaļā. Ar kādiem vingrinājumiem tu strādā? Kādreiz es baigi daudz uz svariem ņēmu, bet spēku, bet tagad es ņemu uz atkārtojumu daudzumu, nevis uz smagumu. Es smējos, ka ir akmens kājas. Es tagad domāju, vai mēs drīkstam skriet pa teritoriju. Ejam, paskatāmies, kas tur pie vārtiņiem ir rakstīts. Aizlaiks filmē. Jā. Kad tu jūties vislaimīgākā tieši ķermeņa ziņā? Pēc seksa? Nē, skaita nedēļas. Saprot, sievietēm visas menstruāli ar brīnišķīgiem prieku. 10 dienas mēnesī, tu esi pā, un pārējās tevi. Labi, nav tik psihi, bet ir, es zinu, mans draudzenes dažas, kurām pilnīgi tā arī iet. Bet es jūtos labi, kad es izgulējusies. Es jūtos ļoti labi pēc sporta zāles, man tā patīk. Un viss citreiz saka, kā tu vari iet vakarā, tu jau visu dienu mauc. Es saku, nu tad izspiež līdz galam to sulu un ej gulēt. Tu domā šobrīd, ko tu ēd? Jā, bet tas netraucē jūtīties. Tu atļaujies kaut ko? Nu jā, īpaši, ka hormoni trakot, tad man vienalga. Man labāk ir, lai es kaut kādu sūdu apēdu, kaut kādu našķi, nevis tur psihoju. Ko tev, Katrīna, šitā vieta ir iemācījusi? Pacietību. Kāpēc tev būtiski ir atbalstīt bērnu slimnīcu? Jo tev pašai nav bērni vēl pagaidām. Pagaidām nav, ne. Kāpēc man tas svarīgi? Tāpēc, kad mēs visi, tā kā mēs esam slimi, mēs jūtamies visi zemākajā punktā savā dzīvē. Jo, kā saka, tev būs veselība, nobalnīsi naudu, sakārtos attiecības, viss notiks. Ja tev nav veselība, tu nevari neko no pārējā. Kad es biju maziņa, man vairākas reizes bija smadzenes satricinājums. Atceros, kā es gulēju šitien te. Iedomājies par to, ka ir bērnu slimnīcā spēļu istaba. Es uzzināju pieaugušā vecumā. Nezināju, kad es biju maziņa. Es nedrīkstēju iet ārā no istabas. Nu, man visu laiku jāguļ. Kā tu vari dabūt vairāk kārtēs smadzenes satricinājumu? Nezinu, es taču vārdījos lēkāju pa kokiem. Lūk, arī atbild uz to jautājumu par to enerģiju. Mēs taču tiešām varam uzlīst tādos kokos augšā galotnē. Zini šito te, kā sauc, tikko aizmirsu, kur to paroli jāprast, kur Kazakras boņņi. Es sadalījāmies komandās sētā. Johaidī visu vecumu. Un tā vienkārši maucam un aizskrien uz purvu. Uzrāpjās kokā, redz tev kā pakaļ lielais. Sāc šūpot koku un viņš pārlic uz nākamo. Nu, mums bija bērni. Tev bija sevi jāfilmē, es mani. Mums bija bērni, nebija telefona. Tagad džungļu Džeina! Nav brīnums, kaut kad apsit galvu. Man vispār arī tagad pieaugšā dzīvē viegli dabūt to smadzenes satricinājumu. Tāpēc es smējos, ka ķīveri ir labākā dāvana man. Jūti? Tā kā tāda. Nu, jā. Es nevaru teikt, ka nav aizaudzis galvaskauls, bet viņam ir varbūt tur medicīnas neesmu gājis, tur tīt skaidrot neko. Bet, nu, es par to vietu dabūnu netīšām ar roku, bum, mans smadzenes satricinājums. Ak, šausmas. Nevajag man cīsti, vajag mīlēt. Vajag mīlēt. Vajag vienu mūsu. Mana sirds, man liekas, ir ļoti empātiska tajā vietā. Man pēc svarīgi iet un palīdzēt citiem cilvēkiem. Un man liekas, ja es varu iet un palīdzēt, tad man tas ir jādara. Kustība tev, tev sagādā baudu un tu dodies ar prieku, vai tas joprojām ir disciplīnas jautājums? Vai tas ir tā ir disciplīna? Tad nav tā, ka tu pilnīgi jau ej automātā? Nu, visgrūtākais ir aiziet. Bet tā kā man zāle ir tiešām fiziski pāri ielai, es saprotu, ka es jau kaut kādu brītiņu scrollēju telefonu. Es vienkārši pieceļos, paņemu ausiņas, saku, Katrīna, tu vari scrollēt zālē. Tā kā ej brauc ar riti, scrollēju. Tad tās 20 minūtes noscrollēju un tad ej daru vispārējo. Un tad jau gribās. Šodien ir infekcija nodaļa. Te, kur nedrīkst iet iekšā, tad mēs varam strādāt ārā pie logiem. Jā, jūs tā darat. Nu, ziemā tā, vasarā nākam. Es gribēju pateikt paldies par to, ko tu dari. Lūdzu. Vai Katrīnai Dimantai ir beši? Jā. Nevienu negribu. Man ir, ka es teikšu brunā. Kāpēc tas notiek? Ko tu tad dari? Tas cilvēks. Es vienkārši kā uz televiziju.
Es taču nejūtos labi par to. Es pirmkārt pasaku cilvēkiem, ar ko kaut kas bija sarunāts, ka es nebūšu. Atceļ, pārceļ. Man ir tik grūti to darīt. Bet es to daru, jo es saprotu, tev man satikt šajā stāvoklī nebūs iegūms. Es tev izņemšu no situācijas, kur tev nav vajadzīgi. Arī, ja, labi, es daudz ceļoju, bet es te sēdētu un visu laiku ir tumsa. Man vajag gaismu, tāda saule, kur man vajag enerģiju. Un saule ir man enerģija. Ir ienākus prātā doma, ka pats varbūt jāpadzīvo kaut kur citur. Latvija ir mans mājas. Es gribu, lai man bērni runā latviski. Viņi dzīvo te. Nav tā, ka es esmu aizslēgta šim iespējām, ka, ja man vajadzētu dzīvot, es varētu. Ja tu man tā prasi, tad es jūtu, ka es gribu dzīvot te, man te patīk. Protams, ka mēs visās valstīs varam atrast kaut ko, kas mums vesī un nepatīk. Bet kāpēc tas jāmeklē? Kā tavā dzīvē ar tādām emocijām kā melanholija, sentiments, nostalģija? Nu jā, kad paliek vecāki, tad ir arī. Bet kā tavā dzīvē? Man ir ļoti klātesošas šīs sajūtas, bet man tas tā ir bijis jau cauri visam mūžam, arī jau tur tīņu gados. Man patīk skumjās, plēsīgās dziesmas un plots ļoti. Man liekas, tas drusīgi kaut kāds tāds latviešu kods arī ir. Latvietim patīk pasāpēt bišķi. Jā. Es domāju, rakstot dziesmas, ka latviešiem mīļākās visas ir bēdīgas. Tā kā mierīgās, tur balādes. Es tagad pavasarī gribu izdot dziesmu, ko uzrakstīju savā dzimšanas dienā. Pateicības dziesmu. Es jūs visus mīlu, mīlu, mīlu. Paldies, ka esat. Es tiešām esmu laimīgs cilvēks, bet kad jūs visi blakus. Man svarīgi ir arī tas, ka es ļoti mēģinu dziedāt tās dziesmas, manifestēt to, ko es gribu. Jo, saprot, tu uzraksti kaut kādu, nezinu, hītu par laustu sirdi, tu viņu dziedi un dziedi un dziedi. Tas paliek, ko tu visu laiku savā galvā ziņķi mal. Šī dziesmiņa viņa uzrakstīja savā dzimšanas dienā. Man parasti ir liela balva, ir tēmas, un man parasti ir tur jam sessions, nozīmē, tur ir instrumenti, mēs tur dziedam. Un man bija tēma ēdiens, tas nozīmē, visi saģērušies kā dažādi ēdieni. Un es tiem saviem draugiem saku, nāciet, parādieties man priekšā, un es par to tavu tērpu dziedāšu. Un nonāk līdz šim pieddziedājumam. Un es viņu vienreiz nodziedu, pilnīgā pārliecībā manā galvā, ka šit jau iet visu vakaru. Es viņiem saku, tagad jūs, un visi viņi dzied. Un tikai pēc tam skatoties uz ierakstu, es saprotu, ka nē, tā bija pirmā reize. Izdevās noķert to sajūtu. Nē, vēl forši. Kur reiz tu skrien piecīt? Tik pa laikam, ja es viņus skrienu. Tas, ka man nepatīk viens, bet otrs ir tāda disciplīna. Vai, piemēram, tagad tev runāt īstenībā vispār viegli liekas. Jā, man tik ļoti gribas noķert to sajūtu, kad ir viegli. Un ir 100 reizes vieglāk ārā nekā uz celiņa. Es to saku no pieredzes. Miljonus reizes pārliecināsies. Man pirms 2 gadiem pusgads bija skruķiem. Tas ir, kuras tās rokas dabūjas mums. Baigi tāda es mācījos pacietību un prasīt palīdzību. Ej, tu nost man, tik grūti tas bija. Vai tu to pēc tam, vai tik pa laikam izmanto to, ko tu iemācījies? Protams, un dalīt pienākumus. Es zinu, ka es varu izdarīt vislabāk, bet ja es neiemācīšu tev kaut ko darīt, tad tu nekad nevarēsi to izdarīt vienu. Nu. Katrīna, kāpēc sestdienas rītā ir pelēks lietus? Kāpēc mēs jūtamies labi un kāpēc ir forši iznākt piecīt? Un tāpēc, kad es redzēju, ka tev šis podcasts, man gribējās tur būt. Un es domāju, bet es taču negribu skriet. Ak, Dievs, tu tiešām biji tā iedomājusies! Cilvēki mums laiž. Paldies! 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 Es redzēju, man likās, tas būtu interesants izaicinājums man, pašai sev, un beidzot pavadīt laiku ar tevi. Man liekas, kas var būt labāks kā iedrošināt citus, piemēram, sportot. Kāpēc mēs jūtamies labi? Tāpēc, ka mēs palīdzam savam ķermenim dzīvot. Mēs paši dzīvojam šajā miesā. Neviens cits to nedarīs tavā vietā. Labs, ne? Pasties izraudāts tramvajs. O, jā! Dzin, tramvajs brauc šur pa Rīgas ielām. Vai! Lūks! Ar kādām domām tu gaidi 28? Liela mīlestība. Vienmēr nav nekāda jauna gada jauna sākuma. Tas ir bullshit. Mums visu laiku ir jādzīvo dzīve. Šis gads man bija daudz vieglāks nekā iepriekšējais. Iepriekšējā man aizgāja tētis. Tā ir priekš manis liela zaudēta daļa. Īpaši šajā svētku laikā, kad mēs tēti arī strādājām kopā, viņš bija mans salvecīt. Tas nav tikai tā kā. Es ļoti viņu cienu, mīlu, un tu man prasīji, ko man bērnu slimnīca iemāca. Es domāju, ka darbs bērnu slimnīca un ar onkoloģiju un visu, tas man arī palīdzēja šajā situācijā ar manu tēta cīņu par dzīvi. Es esmu pateicīga, ka vispār man viņš ir bijis, un ka man ir tik forša ģimene, un ka ir forši brāļi, māsas un mamma. Tētim viss kārtībā. Viņš priecīgs. Mākoņu māliņas tevi un ir ļoti lepns, es zinu. Citreiz par to domāju. Grūtākais ir, kad gribās dabūt padomu. Jo es pie viņa gāju, viņš bija mums tas vienais večuks. 26. gadā, man liekas, mums jāiet iekšā ar atvērtību. Vienkārši ļaujam sev būt. Pietiek visu laiku uzlikt kaut kāds standarts. Man šits jāizdara, man tas jāizdara. Labi, pieņemsim, es tā saku, bet tāpat es sev uzlikšu tur 100 treniņu gadā.
Nē, Ja es man domāju, vajag ka tev jāiet uz disciplīnu. 200 tagad jau. Klau, es gribu, lai mēs atrodam kādu foršu vietu. Varbūt tā Kā uz tu dziedam. ielīdīs manā sirsniņā? Es ielīdīšu. Nē, es saku, tu forši vietu. Lūdzu, cik tu esi forša. Paldies. Tad mēs divas foršās Arkādijas parkā skrienam. Pasies, kur dzīve man ir atvedusi ar šo projektu. Ar tevi sestdienas rītā pie pīļukiem. Labi. Nesaki man neko, paklusē ir vienkārši ļoti labi, ka tu esi pasaulē. Aiz tālā atslēgām ugunī, tu dzer vakaros teju. Par augstu un baltu palodzi ielai dzīvi vēju. Par augstu un baltu palodzi ielai dzīvi vēju. Manas aušīgās domas liek tev rokās uz pleciem. Un brīži salūstu dzīvi kā par augļu leco. Un brīži salūstu dzīvi kā par aukliņu leco. Nesaki man neko, paklusē ir vienkārši ļoti labi, ka tu esi pasaulē. Redzi, mēs noskrējām tagad 5 kilometri, un es varu mierīgi maukt un dziedāt un darīt. Skriem tālāk. Godināt, nāks viesu dzīvi godināt, svētku galds tiks klāts, dejosim, kurais gads tad griež ap sauli. To, lai stāsta daktas secītes, tas jānopuš ar vienu reiz, jābēloties. Es jūs visus mīlu, 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 paldies, ka esat. Es tiešām esmu laimīgs cilvēku bērns, kad jūs visi blakus. Un tā ir, ja mēs būsim arī pateicīgi cilvēkiem, kas ir blakām, jo bieži vien mēs tos cilvēkus, kas mums ir tuvākie, ieliekam tajā būrītī, kur mēs varam būt pret viņiem tādi, kā mēs jūtamies. Nepievaldam savas emocijas, mēs gribam izgāzt visu negācijas viņiem. Tagad tie ir īstenībā tie cilvēki, pret kuriem vajadzētu visu to pasaules mīlestību tā pau! Ņem! Jā, tā ir. Tas ir. Laikam nekad nebija skrējis un spēlējis hukolu. Jep! Vēl daudz pirmās reizes, kad mums kopā es trapsolu. Labi. Trapsolu! Es izdzirdēju. Jep! Es ceru, ka jūs paņemsiet to, ko Katrīna izstāstīja. Un tiekamies kustībā arī 28. gadā. Skrienam, daram, kā gribētos, lai katru dienu kalendārā svētki. Dāmas un kungi, Katrīna! Kā madara skrien. Tā viņa man aizskrien.